teiksim, kāpēc notiek kari? Un atbildi ir pavisam vienkārši. Nekādā dieva plānā nav ierakstīts, ka mums latviešiem šī zeme pieder uz mūžīgiem laikiem. Sevišķi tāpēc, ka tikai 20,000 gadus atpakaļ te bija 2 kilometru biezs ledus slānis, un kaut kad viņš atkal būs. Ja? Tas nozīmē, mums būs jāmigrē. Ja? Un, vai ledus dēļ, vai sausuma dēļ, vai kaut kāda iemesla dēļ, kaut kāda iemesla liks mums atstāt šo te teritoriju kaut kad. Un tagad tādā situācijā ir arī citi reģioni. Ja? Tad notiks cīņa par teritorijām, un viņi notiek vienmēr, un par resursiem. Tad ir jautājums, kuram ir tiesības dzīvot? Ja? Un tas tiek izšķirts karā. Tā visu laiku ir bijis. Un mēs to varam skatīties arī specifiski uz vīriešiem. Kuri vīrieši drīkst turpināties, kuri drīkst radīt pēcnācējus? Ja? Ja, tad drīkst radīt pēcnācējus uzvarētāji, nevis zaudēt.